Sveicināti, dārgie radio klausītāji un arī jaunieši raidījumā Vērtību kompas. Raidījums, kurā mēs runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu vērtību un dzīves kompasu. Kā jau katrā raidījumā arī tagad, tu vari piedalīties pie šī raidījuma veidošanas, atstājot atsauksmi vai liecību vai arī ideju nākamajām tēmām, dodoties uz e.uz/Vērtību kompas. Šī raidījumā mēs runāsim par praktiskiem soļiem, kā atrast Dieva aicinājumu tavai nākotnes profesijai. Šī ir otrā raidījuma daļa, kad mēs runājam par Dieva aicinājumu mūsu dzīvei. Ja tu neesi dzirdējis pirmo daļu, tad es silti ieteiktu to noklausīties lkr.lv sadaļā raidījumi. Tad sāksim, mēs tagad praktiski runāsim par to, ko Dievs gribētu redzēt mūsu dzīvē un kā mēs to varētu atrast. Svarīgākā lieta, ko es vēlētos nodot no šī visa, ir, ka Dieva prāts mūsu dzīvē ir vienmēr saskaņā ar Bībeli. Pateikšu vēlreiz, Dieva prāts mūsu dzīvē ir vienmēr saskaņā ar Bībeli. Dievs nekad neteiks mums darīt kaut ko tādu, kas ir pretrunā ar viņa vārdu. Tāpēc vissvarīgāk arī aicinājumam ir lasīt Dievu un pazīt to. Pazīt Bībeli un pazīt Dieva gribu, jo Bībeli mūs vadīs. Un tās nevienmēr ir sajūtas, nevienmēr tas mūsu gars, kas mūs vada, kas mums liekas, kas būtu pareizi, bet tā ir Dieva balss, Dieva vārds, un ir svarīgi tos izšķirt un pazīt. Tāpēc tas, kas attiecas uz profesijas izvēli, ne visi nodarbošanās vai iztikas pelnīšanas veidi var būt aicinājums. Būt narkotiku dīlerim nav Dieva aicinājums. Tas ir tāpēc, ka tas neietver tuvāko mīlestību, bet gluži pretēji tas traucē tam. Tāpat arī nodarbes kā zakšana, laupīšana vai kāda slepkavošana. Tie visi noziegumi ir ārpus aicinājuma robežām, jo Bībele tos skaidri arī aizliedz. Tāpat līdzīgi arī darbi, kuri ar likumu nevar būt, kuri ar likumu ir atļauti, arī nevar būt aicinājums. Piemēram, to var būt ārsts, bet veikt abortus tev nebūs darīt, jo tas arī nemīl tuvāko, bet tas tieši kaitē bērniņam, tas viņu nosapkalo. Tāpēc legālu, bet, piemēram, kaitīgu produktu izgatavošana un pārdošana nav Dieva aicinājums. Tādu produktu arī pārdošana, izgatavošana, kura nenes labumu savam tuvākajam. Visādas ir struktūra piramīdas, uzpelnīšanās veidi, krāpšanās, viltus zāļu pārdošana, uzpelnīšanās ar dārgiem kredītiem, kas izmanto citus, vai ļoti kaitīgo vai pat neveselīgu ēdienu ražošanu un daudzas citas lietas, viņas arī nevar būt daļa no Dieva aicinājuma. Daudzas no šīm lietām ieved cilvēku grēkā, vai vienkārši nenāk viņam par labu. Un to dara vēlns. Viņš izmanto visu to industriju. Tas pats ir līdzīgi ar pornogrāfiju, ar kazino, pārdodot cigaretes un veipus un varbūt, citas narkotikas, kuras var tikt arī legalizētas. To visu dara vēlns. Un Dieva bērnam nav daļa pie tādām lietām. Un tāpēc svarīgi ir to izvērtēt. Un reizēm tad rodas jautājums, cik tālu tad ir robeža. Piemēram, kāds var jautāt, es strādāju kā pārdevējs, un es jau nevaru izvēlēties, ko es pārdodu. Es varu pārdot, piemēram, mans veikals pārdot gan cigaretes, gan alkoholu un citas kaitīgas lietas, ko man tagad darīt, jo es nevaru strādāt vairs šī jomā. Es teiktu tā, nevajag uzreiz tāpēc pamest savu darbu, bet ir atšķirība. Vai tu strādā Maksimā, kura pārdod alkoholu, kur tā ir viena no precēm, vai tas ir kā pārdevējs bārā. Tā ir milzīga atšķirība. Un tad arī tur es ieteiktu izvērtēt to darba izvēli, kur tu vēlies, lai Dievs tevi redzētu un saprast, cik ļoti tu palīdzi un mīli savu tuvāko vai nē. Tev, piemēram, varbūt ir aicinājums būt aktierim vai mūziķim, un tas ir varbūt cienījams aicinājums, jo tas var dāvāt citiem prieku, tas var arī atklāt Dieva skaisto dabu un likt Dievam atklāt kaut kādas īpašas lietas. Bet kristīgi mākslinieki ir aicināti nevis samaitāt savus tuvākos, bet atklāt viņiem tieši to Dieva skaistumu un to radošumu, kas ir pasaulē. Un tāpēc kristiešiem ir jābūt pasaulē, nevis no pasaules. Tāpēc meklējot to darbu un aicinājumu, neskrien vienkārši pēc vieglas, ātras naudas, domājot, vai tas ir grēks vai nav grēks, reizēm tās līnijas nav tik skaidras, bet vairāk domā par to, vai tas nāks par labu tavām tuvākajiem vai nē.
Tas ir svarīgākais. Un darīt to visu saskaraņā ar Dieva vārdu, iepazīt Dieva vārdu tur, kur viņš mūs aicina. Un tagad tas ir nolikts, tā pirmā svarīgākā lieta, ka tam jābūt saskaraņā ar Dieva vārdu. Nereti jūs būsiet ievērojuši, ka Bībelē nekur nav rakstīts, ko tev vajadzētu darīt. Mēs gribētu tā, ka mēs varētu atšķirt Bībeli, paritināt viņu, uzlikt pirkstu, un tur būtu rakstīts, ka tev ir jābūt par santehniķi, piemēram. Bet tā tas, diemžēl, nav. Un šeit būs tādi praktiskāki padomi, kā tad mēs varam atrast to mūsu profesiju mūsu dzīvē. Pirmkārt, ir tāda grāmata no Rory Groves, saucās Durable Trades, jeb šo profesijas, kuras ir izturējušas laika zobu, kuras ir pastāvējušas jau 100 gadu. Un šī grāmata izvērtē to, kas bija tās sākotnējās profesijas, kuras profesijas arī pēc tam radās, un kuras ir palikušas līdz mūsdienām, caur gadu simtiem un gadu tūkstošiem. Un šī grāmata apkopo 63 profesijas, un tad izvērtē katru no šīm profesijām. Un es ieteiktu, tas pirmais solis būtu izvēlēties kādu no tām profesijām. Un šī grāmatā tur ir tāda piramīda, un jūs varat iedomāties piramīdu, un apakšā pirmajā plauktiņā, tādā pirmajā piramīdas gabaliņā, bija tas lielākais vairums cilvēku strādājuši šīs jomās, un tā ir tā pirmā kategorija. Un tur strādāja aptuveni 90% cilvēku, un es varētu teikt, ka šī pirmā kategorija bija ražošanā. Piemēram, zemnieks, makšķernieks, mednieks, ogu vācējs un tā tālāk, kokzāģētājs. Tāds, kurš ieguva kādu tīru materiālu, tīru resursu. Tad augstāk nākamā kategorija bija pārstrāde. Šo resursu pārstrāde, ražošana, celtniecība, pārveidošana, jeb to izēvielu izmantošana, jeb pārveidošana no jēla stāvokļa liederīgākā stāvoklī. Viss, kas ir ar pārstrādi. Trešā kategorija ir darbs ar cilvēkiem. Tur var būt pārdošana, darbošanās bankā, ārstēšana, visādas garīgās prakses un tā tālāk. Un pēdējā kategorija šī piramīdā, kas iet uz augšu, kur vismazākā daļa cilvēku kādreiz strādāja, ir tā teorētiskā daļa. Jeb šo zinātne vai pētīšana, tur inženierija, visādas eksplorācijas, došanās izpētē. Un šīs bija lietas, es tā nosauktu pats, ka viņas bija lietas, kuras nenes naudu, bet viņas ir nepieciešams finansēt. Viņas vienmēr ārēji tika finansētas un pašas par sevi viņas nepelnīja neko. Un 1600. gadā tādā grāmatā tā uzrakstīts, ka cilvēks strādāja aptuveni 20 profesijās. 1700. gadā tās bija jau 35, redzam, 100 gadu starpībā nāca klāt 15 profesijas. Ap 1800. gadu tās bija 70. Sanāk vēl 35 klāt pēc veseliem 100 gadiem, un interesanti ir, un tad pēc 50 gadiem to bija jau 324. Tas cipars jau ir pieckāršojies. Un tad sākās industriālā revolūcija, un 900. gadā, vēl pēc 50 gadiem, to bija jau pie 4000. Sanāk ļoti strauši kāpjums, un mūsdienās to jau ir ap 50,000. Sanāk, mūsdienās ir ap 50,000 profesiju, un katru gadu rodas simtiem jaunas profesijas. Tad, atkal ejot pie tās piramīdas, mēs varam iedomāties, ka kādreiz lielākā daļa cilvēku bija tajā primārajā sektorā, ražošanā, to izrakteņu iegūšanā, tad mazākā daļa bija pārstrādē, vēl mazākā daļa darbojās ar cilvēkiem, tas ir visi mācītāji, garīgais darbs, viss, kas ir ar cilvēkiem. Un viss mazākā daļa bija tādā teorētiskajā sektorā. Tad mūsdienās tā tabula, ja viņu paskatās pēc tā profesiju izkārtojuma, ir gandrīz pilnīgi apgriezt otrādies. Mēs gandrīz nezinām nevienu cilvēku, jeb mēs maz zinām cilvēkus, kas būtu zemnieki, mednieki, kas nodarbotos ar to un saņemtu naudu ar šīm lietām, kuri būtu tādā ražošanas biznesā, kas zāģētu kokus un tādas lietas darītu. Pārsvarā mēs visi esam šī 3. vai 4. sektorā, un tā piramīda ir kā apgriezt ar kājām gaisā. Un tad arī mūsu valsts strādā līdzīgi, ka mums ir salīdzinoši maz zemnieku, un arī visas tās lietas no pirmās kategorijas arī Latvijā tiek importētas. Mēs pārsvarā importējam tās lietas un strādājam tajās 2. vai 3. vai 4. sektorā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka visa sabiedrība tiek uzturēta ar ļoti trausliem darbiem, jeb ar lietām, kuras
nepaliks simtiem gadu. Un arī mūsu tās profesijas pārsvarā nav šo 65 profesiju skaitā. Viņas ir citās kategorijās. Un tas nozīmē to, ka visa ekonomija un visa valsts ir diezgan trausla. Viņa turās uz importu, uz resursiem no citām tautām. Padomājiet, piemēram, par ģimenēm kādreiz, kur kādreiz katra ģimene bija pašnodrošināta, bija saimniecība, bija katram savi dzīvnieciņi, lauks un mājās tika pat adītas drēbes. Viss notika mājās. Mēs visu varējām izdarīt no savos spēkos pa lielam, protams, kaimiņiem palīdzot, bet mūsdienās mēs pat īsti 3 dienas nevarētu izdzīvot bez centrālā ūdens vai apkuras un elektrības. Tas ir interesanti, cik tas viss ir ļoti mainījies. Un tā ir cita tēma pati par sevi, bet mēs esam palikuši ļoti trausli kā sabiedrība, un tā skaitā arī mūsu profesijas. Tāpēc izvēlētos profesiju būtu tas pirmais solis izvēlēties pastāvīgu profesiju, kura vienmēr paliks. Un tāpēc iet kādā ļoti specifiskā lietā es neieteiktu. Ir svarīgi darīt tādu darbu, kurš vienmēr būs pieprasīts. Un tad arī var padomāt, piemēram, Covid laikā, kad sākās Covid, kuri bija tie cilvēki, kas pazaudēja darbu, un kuri bija tie, kuriem tā bija vairāk nekā jebkad. Jā, visi teiks, tie bija interneta cilvēki, tā tas ir, bet internets arī ir ļoti trausla profesija, tur tas ļoti ātri mainās, bet padomāt drīzāk tā, kuri darbi pastāvētu un arī praktiski noderētu mūsu dzīvē, ja sabiedrība sabruktu. Ja kaut kas notiktu ar sabiedrību, vai nu tie ir kara apstākļi, vai elektrības zudums, vai vēl kaut kas, kuras ir tās lietas, kuras vienmēr būs nepieciešamas. Piemēram, tādas lietas būs nepieciešamas kā, piemēram, zemnieks, lopkopis, vecmāte, santehniķis, elektriķis, skolotājs, aptiekārs, advokāts, frizieris, jumiķis, jūrnieks, arī mākslinieks un zvejnieks, zobārsts un tā tālāk. Un tās visas profesijas, kuras es nosaucu, mēs katrs viņus izmantojam. Ja ne reizi gadā, bet diezgan bieži mēs viņus izmantojam. Un viņas vienmēr būs arī izmantojamas, viņas vienmēr būs pieprasītas. Un tas arī notika arī Covid laikā, varēja redzēt, ka šiem cilvēkiem šīs profesijās bija ļoti daudz darba, vairāk kā parasti. Tāpēc sāc domāt nevis, kur vienkārši ir viegla ātra peļņa, sāc domāt nevis vienkārši, ko tev gribas sasniegt, jo reizēm tās lietas, tev gribas ļoti tikai gleznot, un kādu konkrētu specifisku lietu gribas gleznot. Bet tad padomā, vai tu ar to varēs arī nopelnīt naudu un izdzīvot, un vai pēc tā būs arī pieprasījums, vai tas pastāvēs gadiem, ejot arī pēc 100 gadiem, pēc 200 gadiem, vai tās lietas būs noturīgas. Un ej mācīties vai studēt tās lietas, kurām vienmēr būs pieprasījums, un tādu kategoriju un darbu ir daudz. Un tāpēc ieteiktu, lai tu ieeji Amazon.com, ieraksti to grāmatu Durable Trades no Rory Groves, Rory ar Y rakste, un atver šo grāmatu un uzspied sample page vai read a sample, izlasīt paraugu, un tur satura lapa ir pieejama. Un šī satura lapā ir šīs profesijas un palasi kāda no tām, un iespējams kāda no tām tevi jau uzrunās. Tad es ieteiktu izvēlēties kādu no šīm profesijām, kādu, kur ir pastāvējusi laika gaitā. Tas ir tas svarīgākais. Ņemt kādu no tām profesijām, kuras ir pastāvējušas laika gaitā. Bet tā otra lieta ir, iespējams, tā profesija ir ārpus no tā visa, vai tur ir šis saraksts ar šīm profesijām, tu gribētu kādu no viņām, bet tevi uzrunā vairākas. Tad jautājums ir, ko tev tieši izvēlēties? Kāds ir tavs aicinājums un Dieva griba tavai dzīvei? Un tas ir tāds akronīms, saucās MAP, jeb šo karte no angļu valodas, tas nāk no R.C. Sproula, un tas MAP nozīmē M stāv priekš motivācijas, A priekš abilities, jeb šo prasmēm, un P priekš patterns. Un tas ir tā kā lietas, kur atkārtojas vai apstiprinājumi, kas notiek tavā dzīvē. Un tad iziešu katram šim solim cauri, un tam vajadzētu radīt skaidrāku priekšstatu par to, kādas tavu Dievs ir ielicis lietas tavā sirdī un kuras viņš varētu izmantot, lai tu varētu pildīt savu aicinājumu. Es vēlos pateikt arī to, ka Dievs mūs nav radījis, lai mēs būtu kaut kādā ziņā īpaši specializēti. To es jau pieminēju priekš kategorijām, jau priekš darba, ka īpaša specializācija, viņa ir ļoti trausla.
Un ir labi, ka tu proti arī vairākas lietas darīt. Un kāds ir arī teicis, ka īpaša specializācija ir priekš kukaiņiem. Tādā ziņā, ka kukaiņiem, ka viņam katram no viņiem ir konkrēta funkcija, un citādāk viņš nevar. Viņš ēd kādu konkrētu lietu, viņš uzdas kaut kā konkrēti, un citādāk viņš nevar. Viņš ir radīts tikai vienai lietai pārsvarā. Barības ķēdē viņš ir iesaistīts arī vienā lietā. Un mūsdienās mums ir vajadzīgi tādi cilvēki, kas var izdarīt daudz ko, nevis tikai vienu konkrētu lietu, kas ir tikai spiež vienu pogu un neko citu. Svarīgi ir mācīt vairākas lietas, un tas ir tas, kas tevi arī uzturēs un palīdzēs to ikdienā, ka tu māki darīt daudzas un arī vairākas lietas. Bet sāksim ar šo M burtu, ar motivāciju. Vienkārši sakot, ko tev patīk darīt? Kas ir tas, pēc kā kāro tava sirds? Ko tu būtu gatavs darīt katru dienu un visu dienu? Kas ir tās lietas, kuras liek tev celties no rīta, kas tev iepriecina tevi? Padomā par tām lietām. Vai tev patīk būt ar cilvēkiem, vai pretēji būt vienatnē? Vai tev patīk rakstīt vai zīmēt? Vai tev patīk mūzika? Kas ir tās lietas, kuras, teiksim, kā saka, mīli, pēc kurām tu kāro sirds? Un daudz gan jau teiks, mūsdienās esmu dzirdējis, ka viņi grib būt influenceri un youtuberi, bet es teikšu, tas īsti neskaitās, jo būt par influenceri, tā man liekas tāda prasme, par kuru var katrs cilvēks būt tad, kad viņš ir kaut ko sasniedzis. Tad, kad viņš kaut ko sasniedz un māk, tad viņš automātiski sāk ietekmēt citus. Tas izveidojas dabīgi. Vienkārši tā kļūt par slavenību un ietekmēt cilvēkus, īsti pat neko nezinot vai nemākot, īsti nestrādā, nav pat īsti vērtīgi. Bet tiecies, kas ir tās citas lietas, nevis vienkārši spēlēt video spēles, bet citas lietas, kuras tevi aizrauj. Padomā par to. Es padalīšos ar savu dzīvi, man tā ir bijusi, piemēram, mūzika. Mūzika, sports, arī mana ģimene. Man patīk doties ārā ar maniem bērniem, man patīk braukt ceļojumos ar viņiem vai izbraukt kaut kur. Tas man dod to motivāciju, dod motivāciju strādāt, arī satikties ar cilvēkiem, darīt to darbu, kurus esmu uzticēts, tas man patīk. Man arī patīk praktiski kaut ko izveidot ar savām rokām, darboties praktiskos veidos, redzēt, ka es esmu kaut ko izdarījis. Un tās ir tās lietas reizēm, kad es zinu, ka viņas būs, kad es varēšu uzspēlēt bumbu ar draugiem vai vēl kaut ko, man tas nav jāsaka 2 reizes. Tas ir tas, kas man patīk un ko es varu darīt. Bet, protams, es nekļuvu par profesionālu futbolistu vai kā citādāk, jo es sapratu, tas nav mans tieši aicinājums, bet domā, kas ir tās lietas, kuras tev patīk darīt. Kas ir tas, kur tu teiktu, ka ātri pazūd laiks, ka tu nepamani, kā viņš pazūd. Un ja tu nezini, kas tas ir, varbūt tu teiktu, tas ir nekas, es nezinu, kas tas ir, tad izseko savai dienai cauri, un kad tu sajūti tos brīžus, tad iegaumē tos vai pieraksti tos. Tas man likās interesanti, tas uzrunāja mani. Padomā par šīm lietām, kuras ir tās, kuras tev patīk, kuras tev īpaši liek sapriecāties vai kuras tu gaidi ar nepacietību. Tā ir pirmā vieta – motivācija. Otrā lieta ir abilities, jeb spējas. Un te ir svarīgi saprast to atšķirību starp talantiem un prasmēm. Talanti ir lietas, kuras ir mums dāvētas. Tās ir tās lietas, kuras padara mūs unikālus, kas ir kaut kas tāds, kas ir mums varbūt pašsaprotams, kaut kas tāds, kas mums nāk viegli. Prasmes var iemācīties. Prasmes, teikšu, var iemācīties jebkurš. Bet talants ir tāda lieta, kura tev izdodas, kura tev padodas viegli, kura tev arī patīk. Tad es jautātu tev, kas ir tas, kas tev padodas? Vai tu vari varbūt viegli runāt ar cilvēkiem? Varbūt tev padodas praktiskas lietas, strādāt ar savām rokām. Varbūt tev padodas mūzika vai kāda cita lieta. Padomā, kur kāds varbūt teicis, tas tev sanāk labi. Kaut kāda lieta, kura visdrīzāk tas iet kopā ar pirmo tēmu, tu to lietu mīli, tev viņa patīk, viņa tev aizrauj, tu par to domā regulāri, un tev viņa arī sanāk. Un tas talants izpaužas tādā veidā, ka tev ir tādas dotības vai arī līdzīgi kā pirmais tāda mīlestība vai patikas kaut kādām tādām īpatnējām lietām. Piemēram, tev patīk cipari, patīk matemātika, un tas tev aizrauj. Es, piemēram, nevaru saprast cilvēkus, kuriem patīk puķes. Vienkārši es nezinu, man liekas, tas ir tāds nepraktisks augs, kur vienīgais pielietojums viņu ir uzdāvināt manai sievai, bet īsti es citu neredzu tam. Bet tas esmu vienkārši jo man liekas, ka lietai jābūt praktiskai un funkcionālai.
Bet ir citi cilvēki, kas pilnīgi domā pretēji kā es, un ka viņi mīl veidot kompozīcijas, kaut kādā ziņā redzēt to skaistumu puķēs. Es padomāju, kas ir tas, kas tev patīk un padodas. Un tas ir talants. Prasme ir lieta, kur tur vienkārši iemācīties. Tur iemācīties strādāt ar grāmatvedības aplikāciju, bet tev tas nepatiks, tev ies grūti, bet iemācīties tu to galu galā vari. Talants ir tās lietas, kuras tev vienkārši sanāk un citiem sanāk viņas grūtāk. Bet ir tā lieta, ka abiem ir jāstrādā pie šī talanta. Abiem ir jāiegulda stundas šī darbā. Bet vienam tas padosies vienkāršāk un otram grūtāk, jeb šo sarežģītāk. Un to mēs bieži redzam arī skolā, ka vienam patīk ķīmija, otram sports, trešajam matemātika vai latviešu valoda. Paskaties priekšmetus, kuros tev ir vislabākās atzīmes. Nevis tur, kur tev ir sliktākās atzīmes, bet pretēji, kur tev ir vislabākās atzīmes un koncentrējies uz tiem. Un talants jebšu būtu pārvērt tādā analoģijā par to, ka iedomāties 2 joslu ceļu, asfaltētu ceļu, kaut kādas lietas, kuras tev padodas viegli, un cik viegli to būtu pārvērst, piemēram, 4 vai 8 joslās, jebšu pavairot to talantu. Ja tev nav talanta, tad tas varētu būt tā izskatīties, ka tā lieta, ko tu gribi darīt, ir kā daudzas mazas taciņas, daudzi dažādi celiņi, un tagad pēkšņi uz viņiem tev vajadzētu uzlikt šo asfaltu, šo lielo šoseju. Tas prasītu daudz darba, tas prasītu noplēst visu nost un strādāt. Bet parasti talants ir kaut kas tāds, kas tev sanāk viegli un ko tu arī viegli pavairot. Un tās var būt lietas kā organizēšana, ka tev patīk organizēt, tev patīk kārtība, struktūra. Varbūt tev patīk plānošana. Tādas lietas nav visiem. Daudziem tas nenāk dabīgi, izmantot kalendāru vai skaisti pierakstīt lietas. Ja tev tas patīk, tad varētu būt labs, piemēram, pasākumu vadītājs vai kompānijas vadītājs. Vai tev padodas viegli nāk darbs ar rokām? Tur ir salabot riteņus no koka, uztaisīt kaut ko. Tas nozīmē, ka tu esi vairāk praktiski radīts. Vai varbūt tev vienkārši sanāk komunicēt, pierunāt cilvēkus, uzmudināt viņus kādām lietām. Tad tu arī varētu būt labs coach vai treneris vai kā citādāk. Padomā, kas ir tās lietas, kuras tev labi sanāk. Un labs veids, kā to saprast, būtu nevis vienkārši domāt, ko tu varētu darīt, bet pajautāšu sev šādu jautājumu. Ja nebūtu nekādu šķēršļu, ne naudas, ne laika, nekādu citu šķēršļu, kurā lietā pasaulē tu varētu būt vislabākais? Kuru lietu tu varētu pasaulē darīt vislabāk, kā jebkurš cits cilvēks? Un šeit varbūt tev nāk kādas idejas prātā, bet tas ir tāds pavisam praktisks jautājums, kas noņem visas robežas nost, kas liek padomāt, kā būtu, ja, un padomā par šo lietu, kas būtu tā lieta, kur tu varētu darīt vislabāk, kā visi citi. Un visdrīzāk tāda tev prasme ir dota, un tev pretēji nevis vajadzētu koncentrēties tavām vājībām, bet koncentrēties tavu spēku, uz tavām dotībām un tanīs censties. Tad atrodi to lietu un strādā pie tās. Pēdējā lieta, kas ir apstiprinājums, jebšu patterns, jebšu struktūra vai atkārtošanās, jebšu modeļi kaut kādi. Un to var teikt tā. Kas ir tās lietas, kuras tev visu laiku sanāk iekrist iekšā? Tev visu laiku sanāk izdarīt. Piemēram, tu katru gadu esi kursa vecākais vai klases vecākais. Tas apliecina to, un tad cilvēki apliecina to, saka, ka tev tas arī sanāk, tad tas liecina, ka tu esi varbūt labs vadītājs, ka tev ir vadītāja prasmes. Kas ir tās lietas, kuras tev visu laiku nejauši darās izdarīt atkal un atkal? Būt tanīs pašās lietās un pie reizes arī saņemt cilvēku apstiprinājumu. Padomā par tām lietām. Un jo jaunāks tu esi, jo svarīgāk ir pamēģināt dažādas lietas, iet dažādos virzienos, jo tad mēs sapratīsim, kas mums patīk. Un šīs lietas parādas, tas apstiprinājums, tas pēdējais, viņš parādas tikai darbībā, tikai darot šo lietu. Mēs varam sēdēt mājās pie datora, bet tā mēs neuzzināsim to, kur mēs esam īsti aicināti. Bet mums ir jāiet, jāpastrādā, jāsasniedz grūtības arī, un tad tas parādīsies, vai mums tas patīk, vai mēs varam izturēt, un vai citi cilvēki šīs lietas apstiprina. Tāpēc sāc ar mazumu. Pamēģini šo lietu un neiztērē 10,000 eiro fotografēšanas hobijā, uzzinot tikai to, ka tev nepadodas kontakts ar cilvēkiem. To varbūt patīk māksla, bet saproti, ka tā vienkārši nopelnīt nevarēs, ka tev būs jārunā cilvēkiem,
un tas varbūt slikts komunicētājs. Cilvēki negrib īsti ar tevi strādāt. Sāc ar mazumiņu, ar mazu ieiešanas slieksni, aiziet kādam cilvēkam līdzi, pafotografēt. Ja tu gribi būt ārsts, arī atrod iespējas, kā to izdarīt. Sāc ar mazām lietām un saprati, vai tev tas patīk, vai tu būtu gatavs to arī, es nezinu, kaut vai bez naudas darīt, bet vēlams pa naudu, jo ir nepieciešams arī izdzīvot, bet saproti, kas tev patīk. Es varu dalīties kādu piemēru. Kad aizgāju uz jūras skolu, es īsti nezināju, kas bija jūrnieks. Man likās, tur tik interesanti, jo tur bija formas, tur maksāja stipendiju, un tas bija arī tālu no mājām. Un tur bija arī daudz citi vīrieši, džeki, kā mēs teicām, un man tas patika, būt kopā ar puišiem, sportot, kā es teicu, sports man patīk. Un likās vīrišķīga profesija. Un tad tuvojās prakses laiks. Un tuvojoties prakses laikam, es pat īsti nesaprotu, kas tā ir pa profesiju, ko viņa sevi ietver. Un tad es uzzināju, ka būt jūrniekam nozīmē pusgadu būt prom, lielākoties, un pusgadu būt mājās. Un reizēm tas var būt pat ilgāks laiks, kā vesels gads. Un es sapratu, ka es to negribu. Vienalga, cik tas maksātu. Citi teica, kāpēc to beidz darīt, tas taču tik milzīgas naudas. Es sapratu, es to nevaru, jo esmu ģimenes cilvēks. Un tad notika tā, mums bija nepieciešams doties jūrā, man un manam dviņu brālim. Mēs abi reizē iestājāmies, bijām vienā kursā, un mums bija nepieciešams doties jūrā. Un mēs sūtījām mūsu CV, mēs abi bijām draudzībā, mēs taisījāmies sadarināties un precēties. Mēs sūtījām mūsu CV ap 40 kompānijām. Mēs braucām pa visu Rīgu veselu mēnesi, meklējām intervijas, atstājām mūsu CV, un neviens mums neatbildēja. Mēs nevarējām atrast nekur darbu. Mums likās bāc, un mēs tagad nepabeigsim praksi, nepabeigsim skolu, ko mēs darīsim. Būs 3 gadi izmesti vējā. Esam 3 gadus nomācījušies, pēdējā gadā ir šī prakse, un mums viņai jāpabeidz. Un paralēli mēs visu to laiku mums bija mēģinājumi ar grupu, un, protams, mums bija attiecības, un mēs negribējām doties prom uz 4,5 līdz 6 mēnešiem. Un tad notika tā, tas laiks beidzās, mēs nevarējām pieteikties, un tad mūsu skola mums atrada prakses vietu. Un skola mums atrada prakses vietu, uzmaniet, kur? Tepat Rīgā, uz Velkoņa, uz maziem kuģīšiem, uz Velkoņa vārma. Un tad mēs varējām reizi 3 dienās aiziet uz šo kuģi, kādas dažas stundas pamazgāt, pastūrēt, iekārtas, pamācīties kaut ko. Un tad varējām doties mājās. Un pēc tam 2 dienas mēs varējām strādāt, es strādāju celtniecībā tad, un varējām mēģināt ar grupu, kopā baznīcā, slavēšanas grupu. Un palikt arī attiecībās ar mūsu tādā laikā draudzenēm. Un tas, ko es arī uzzināju pēc tam, arī tādā laikā, ko es uzzināju, bija, ka mūsu draudzenes lūdza Dievu, lai mēs nebrauktu uz jūru. Viņas lūdza, un Dievs aizvēra visas durvis. Mēs nevarējām tikt fiziski jūrā. Es maksimums izbraucu ārā no Daugavas uz 5 minūtēm. Tā bija visa mana jūras pieredze. Un slava Dievam un pateicība par to. Un tā viņš mani vadīja. Un pateica, nezinu, tas nav tavs aicinājums. Kā es teicu iepriekšējā raidījumā, man bija tās prasmes un dotības, un arī atzīmes bija gana labas, lai to varētu darīt. Bet tas vienkārši nebija mans, jo es esmu ģimenes cilvēks. Es biju aicināts tur, kur es esmu aicināts, un tur citur Dievs man aizvēra durvis. Un tā arī Dievs mūs vada. Tāpēc, lai to atrastu aicinājumu, ir nepieciešams būt kustībā. Ir jādarbojas, ir jābūt pārbaudītiem, jāaiziet cauri grūtībām, tikai tad tu uzzinās, vai tev tas padodas. Tad tu uzzināsi, vai tu gribi to darīt vai nē. Tas nekad nenotiks stāvot uz vietas. Un jo jaunāks tu esi, jo vairāk tev jāmēģina. Pamēģini citas lietas, pamēģini dažādus darbus. Esi kustībā un tā atklās savus talantus. Un piefiksē tās lietas, kuras tev cilvēki saka, tev tās izdodas, tev tas sanāk. Un Dievs izmanto šos citus cilvēkus, lai apliecinātu šo aicinājumu. Un tad daži saka, jā, tad tas būs mans sapņu darbs. Kas tad ir ar manu sapņu darbu? Tad ir tāds teiciens, ka ja tas ir tavs sapņu darbs, tad tev ne stundu nebūs jāstrādā. Es teicu, tas tāda sarežģīta lieta, drusku jebšu tāda īpaša, jo tādas gluži nav. Man patīk, piemēram, mans darbs, man patīk to darīt, tas mani piepilda un motivē, bet tai pašā laikā man tāpat katru rītu ir jāceļās. Tāpat ir jāsaņemās rakstīt uzruna vai arī šis radio raidījums. Man ir jānoliek malā viss, kas man kavē to darīt, un ir vienkārši jāapsēžas. Vienalga, es to gribu darīt vai negribu, man tas ir jādara. Un tāpēc darbs vienmēr būs darbs. Un gaidīt kādu mūzu vai iedrošinājumu vai ko citu var gaidīt ļoti ilgi. Bet darbs, pat ja tas ir tavs sapņu darbs,
Būs tādas dienas, kad tev vienkārši būs jāiet un jāstrādā. Un tas ir labi, tas ir normāli, un tā tam ir arī jābūt. Un tāpēc noslēgumā vēlos nolasīt arī tādu stāstu. Kad Pasaules tirdzniecības centrs sabruka, kad tajā ietriecās lidmašīnas, pirms viņš vēl sabruka, bija 1000 cilvēku, kas metās pamest šo ēku. Un 100 ugunsdzēsēju un policistu turpretī metās iekšā šīs ēkās. Un tad mēs zinām, sabruka viena ēka, un tad sabruka arī otra ēka, un tur iekšā bija vēl 1000 un 100 cilvēku, kas sabruka šīs abās ēkās. Un pēc tam veselas dienas gan ugunsdzēsēji, policisti un glābšanas darbinieki nepārtraukti strādāja drupās, izmisīgi cenšoties atrast kādu dzīvi palikušo. Tas bija nogurdinoši un mokoši, un arī fiziski prasīgi, un arī emocionāli grūts darbs. Un tad visi teica, tur bija gan aktieri, kas stāstīja futbola zvaigznes, teica, tie ir varoņi, tie, kas tur, tie profesionāļi, tie visi, kas tur strādā, viņi ir varoņi, nevis mēs. Un tad, kad šie cilvēki ilgi strādāja, tie policisti un ugunsdzēsēji, tad, kad viņiem bija gana laika, uztaisīt kādu pauzi, lai varētu sniegt interviju, viņi visi atturīgi noraidīja šīs uzslavas. Viņi teica, mēs tikai darām savu darbu. Un tas ir aicinājums. Būt parastam vīrietim, parastai sievietei, kas izrāda savu mīlestību un kalpo saviem tuvākajiem, tikai darot savu darbu, ļaujot Dievam lietot tevi un parādīt šo aicinājumu, piepildīties šim aicinājumam tavā dzīvē. Es domāju, mēs arī nākotnes raidījumos runāsim par citiem aicinājumiem, gan par sabiedrības aicinājumu un ģimenes aicinājumu, bet tas būs vēl tad turpinājumā citās reizēs. Jā, es vēlējos pateikt arī paldies par visām atsauksmēm. Esmu saņēmis gan atsauksmes no jaunākiem un arī netik jauniem klausītājiem, kuri ir izteikuši pateicību par šo raidījumu. Man tas priecē, šīs atsauksmes, un es arī katru reizi pasakos Dievam par to, tāpēc paldies par šo iedrošinājumu un ceru, ka tas jums svētī un palīdz. Paldies arī Irmai un Agnesē par atstātajām atsauksmēm, un tanī anketā, tanī mājaslapā, ko es katreiz pieminu, bija uzdot arī pāris jautājumi. Tas bija par draudzību sakarā ar iepriekšējo tēmu, un es īsti tad atbildēšu uz tiem. Viens jautājums bija uz to, kā zināt, ka tu draugus ved tuvāk Jēzum, un otrādāk, ka viņi tevi ved tālāk no Jēzus. Un otrais jautājums bija, un kad ir tas brīdis, vai tāds vispār ir, kad labāk draudzību izbeigt. Es teiktu tā, ka neticīgi draugi pa lielam mūs nevar vest tuvāk Jēzum. Ir tikai viena situācija, kad viņi var mūs vest tuvāk Jēzum, tas ir tad, kad mēs apzināmies to mūsu kalpošanu viņiem un ka mēs apzināti cenšamies būt viņiem par gaismu. Tad tas var celt mūsu attiecības ar Jēzu. Tādā ziņā mēs netieši pieaugam attiecībās ar Jēzu. Bet nereti mēs neredzam to, kas notiek šo cilvēku sirdī, tāpēc uz to jautājumu, kā mēs varam zināt, vai mēs viņus pievedam tuvāk vai nē. Es pat teiktu, par to tik ļoti nevajag koncentrēties vai uztraukties. Svarīgi ir, jā, tas var pat prasīt gadus, tas var prasīt pat ļoti ilgu laiku, bet svarīgi ir, lai draugi nav tikai šis misijas objekts, lai viņi to saprot, ka nav tas viens cilvēks, kas visu laiku grib tevi atgriezt ticībā, bet ka tu esi arī draugs un paliksi draugs šim cilvēkam, un tu uzticies viņam, un esi gatavs viņu pavadīt, bet ka tu nes arī to labo vēsti. Un to cilvēki jutīs. Viņi jutīs, vai viņi ir tikai misijas objekts vai nē. Un tas noteikti viņus vedīs tuvāk. Bet vai tas ved vai neved, to ir grūti reizēm pateikt. Un otrs jautājums bija, kad ir tas brīdis, vai tāds ir, kad labāk draudzību izbeigt. Tāds brīdis noteikti var būt, tas tā gadās, bet nereti tas notiek pārsvarā dabīgi, un draugi paši, redzot mūsu pārmaiņas, viņi izvēlas nekontaktēties ar mums. Tad, kad viņi redz, ka tās lietas mums vairs nav interesantas, kas kādreiz likās interesantas, viņi paši bieži izvēlas beigt šo draudzību ar mums. Mums ir svarīgi uzturēt mieru no mūsu puses un uzturēt šo draudzību, bet tas brīdis, kad mums vajadzētu atteiktos no viņas, būtu tad, ja mūs nepieņem, ja sākas tādas kā arī vajāšanas, un šī draudzība, ja mūs slikti ietekmē. Ja tu jūti, ka tas draugs tevi slikti ietekmē un tu neesi tur pieņemts, tad varbūt tev tā ir jāpārtrauc, bet svarīgi ir saglabāt to mieru un turēt viņas atvērtas. Jā. Ja tev iedrošinās šis raidījums, tad to ir aizsūtīt kādam, kuru tas arī varētu iedrošināt, nodalieties ar to LKR.lv sadaļā raidījumi. Un kā vienmēr, tu vari arī piedalīties šī raidījuma veidošanā, ejot uz e.uz/vērtību kompas, rakstot to bez garumzīmēm.
Es vēl noslēgumā lūkšu par tevi. Paldies, Dievs, par šo raidījumu, par katru klausītāju, un es lūdzu, lai tu dotu palīdzību izprast mums katram uzticēto aicinājumu, ka mēs varētu arī iegūt to profesiju, varētu staigāt arī šī profesijā, būt par piemēru, par gaismu, par zemes sāli, un ka mēs arī darot šo profesiju tiešām, ka tā būtu mums arī kā sapņu profesija, ka mēs saņemtu arī prieku caur to, ka mēs labprāt dotos uz darbu un ka mums būtu spēks arī to darīt un strādāt. Un es lūdzu arī, lai katrs, kas dara savu darbu, kas ir ielikts tādā vietā, kur viņš šobrīd ir, lai mēs varētu redzēt augļus, gan fiziskus, saņemot apstiprinājumu, arī to algu un dienascho maizi, bet arī garīgus augļus, tos, kas paliek mūžīgi, tos, kurus mēs krāsim debesīs. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Tāpēc, mīļie, sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un arī vērtību kompasam. Tāpēc, jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.